Tā, mēs tev bija tā doma, bija uzdot jautājumus, tev, zin kā, nedaudz arī tā neērtākā situācijā nolikt, reku 10 jautājumus sociālo tīklu, kas saka, visiem dīvaņu varoņiem, bet redz, tie varoņi, tas abijās. Viens tikai izlīd ārā, un tas pats anonīms uzdeva jautājumu. Jautājums gan nopietns, neērts, uzdošu tev viņu, solījos, ka tā darīšu, tā arī darīšu. Kāpēc mēs esam pēdējā vietā? Atvērts jautājums. Varam interpretējams, kā tu uz to skaties. Un vai viņš vispār, vai tas, kas saka... Vienmēr ir tāds jautājums perspektīvā. Vai mēs esam pēdējā vietā? Pirmām kārtām, kur? Mēs īsti arī ekonomiski neesam pēdējā vietā. Ja mēs paskatāmies pasaules mērogā, mēs esam viena no OECD dalību valstīm. Eiropas mērogā, jā, mums ir problēmas. Bet tā garā atbilde būtu, kad mums ir arī struktūrāls problēmas. Un tā ir tā lieta, ko baigi nepatīk dzirdēt. Mēģināt izstāstīt, kas ir struktūrālās problēmas un ko darīt. Un, iedod vienu piemēru. Varbūt viņš pat varbūt hipotētisks, bet lai apmēram saprot, pa ko es tās. Mums ir bijis mūžīgi, ka mums kaut kāds viens sektors, un mēs godīgi sakot, par to arī šobrīd maksājam. Mēs maksājam milzīgu cenu par to. Mēs, kā saka, visi atceramies kapitālo remontu finanšu tirgos, jo mēs taču bijām Baltijas tīģeris. Banku sistēmā mēs bijām, kā tik mēs nebijām. Mēs bijām mazā Parīze nekustamajos īpašumos 8. gadā. Un tajā brīdī, kad ekonomikā veidojās tāds nelīdzsvaroti princips starp nozarēm, jeb attīstības tendences, nozīmē, ka kaut kāds ārējais faktors, ārējais faktors tevi sapurina, un tev ir milzu kritiens ekonomikā. Visideālākā situācija, bet tā ir tiešām tāda ideālā pasaule, ko uzzīmē, ka viņi visi ir līdzsvarā, jeb ārējie faktori tevi gandrīz nemaz neietekmē. Tad tev nekustamo īpašumu burbulis bija ASV banku sistēmā kaut kas, atļaušos no latviski, so what? Tev vispārējā sektora strādā, tev ir attīstītā rūpniecības sadaļa, tev ir attīstīta pakalpojumu sadaļa. Piemēram, kā jau minēju, Covidā mums rūpniecība gāja augšā, eksporta skaitļi bija zaļi, viss bija sarkans. Tur bija mūsu tā spēcīgā puse, kas ļāva arī kaut cik noturēties tajā kopējā sadaļā.